Esam Ventspils novada Antas pagastā, vietā, kur saplūst divas upes, Tinda un Stende, un izveidojās Irbas upe. Mēs atrodamies Zālāja masīvā. Šeit ir sastopami Eiropas nozīmes aizsargājumie biotopi, sausi Zālāja kaļķainās augsnēs, Palieņu zālāji, kā arī parkveidu pļavas un ganības. Šīs pļavas līdz pat 20. gadsimta beigām tika apsaimniekotas ekstensīvi, bet tad vairākus gadus bija pamestas neapsaimniekotas. Un tikai kopš 1990. gadu otras puses pļavas atsāka apsaimniekot, tās pļaujot. Un jaunais īpašnieks saprata, ka apsaimniekot var daļu no platības, jo noteiktas vietas ir aizaugušas ar kokiem un krūmiem. Tātad, un līdz ar to pilnvērtīgi, ja mēs salīdzinām, kad 100 gadus atpakaļ varēja nopļaut, pieņemsim, 10 hektārus, tad iespējams, ka šajos 90. gadu beigās varbūt, ka bija 8 vai 7 tikai attiecināmā platība. 2025. gadā šai teritorijai tika veikti atjaunošanas darbi. Pirms darba uzsākšanas šajā platībā teritoriju apsekoja Zālāja biotopa eksperte un konstatēja aizsargājams augu sugas, tādas kā Sibīrijas skalbe, purva dievkrēsliņš, barkstainais nārbulis un citas, kas liecina, ka šīs pļavas ir bioloģiski vērtīgas. Kas šeit tika veikts? Tātad tika nocirsti koki un krūmi, šī te biomasa izvesta no platības, un tika veikta arī celma frēzēšana. Līdz ar to mēs ieguvām papildus platību 4,9 hektāru. Parkveidu pļavas un ganības ir dzīves vide vairākām aizsargājamām kukaiņu sugām, piemēram, lapkoku praulgrauzim. Un, lai radītu šai sugai labvēlīgus dzīves apstākļus, tika atsauļoti lielie vecie ozoli. Šis koks ir viena no uzskatāmākajām dzīvotnēm. Bez šaubām ne jau tikai praulgrauzim. Ja mēs uzreiz virspusēji pieejot pie šī koka, kur ir novūzus daļa no asas, paskatāmies šo te substrātu, tad šeit ir novērojami kaut kas līdzīgs peļu ekskrementiem, bet tie ir ekskrementi, kas liecina, ka šis koks ir sugas dzīvotne. Kā šādus kokus var atpazīt, tātad viņos ir jābūt kā dzīvai koksnei, tā arī dobumiem, atmirušai koksnei, kā jau nosaukumā minēts, tātad praulgrauzis, tātad viņam ir nepieciešama šī te arī atmirusī koks. Šo koku, ja mēs par riņķi apējam, tad šeit šādi dobumi ir ievērojamā daudzumā. Lai nodrošinātu Zālāja biotopiem labvēlīgu aizsardzības stāvokli, ir jāturpina regulāra apsaimniekošana. Tas nozīmē pļaušanu ar zāles novākšanu vai noganīšanu vismaz vienu reizi sezonā, ideālā gadījumā vasaras vidū. Un vēl svarīgi būtu atstāt tādus nenopļautus laukumiņus, kuros ir identificēts vērtīgs un aizsargājams augu sugas, lai viņas spēj izaugt un izziedēt un atstāt sēklas, ja? Tā palielinot šo bioloģisko daudzveidību pļavās. Skaidrs, kad ir novērtējot Latvijas lauksaimniecības zemes stāvokli, jau ilgstoši ir novērots, kad bioloģiski vērtīgo zālāju apjoms sarūk. Un šis būtu tad, teiksim, uz šiem svaru kausiem uzliekot pretējais virziens, kad mēs kaut ko arī atgūstam. Kā es jau minēju, 4,9 hektāru platība.